Stresa iezīmes rokrakstā ļoti labi var redzēt burta punktiņos, kad ir viņas kā svītriņas vai kā tādi ķeksīši. Nē, šitas nebūs, bet tiešām kā svītriņas, un tā nav garumzīme, bet svītriņa var iet arī uz augšu vai uz leju. Papildus, kā var redzēt, kad ir nepieciešams izgulēties, ir tad, kad, pieņemsim, burtam izveidojās šāda līnija pa vidu. Tas, ja mēs rakstam āla, pieņemsim, un atkal viņa te tāda izveidojās. Jo vairāk šādas līnijas, jo vairāk ir noguris prāts un ir nepieciešams miegs. Un jo grūtāk arī cilvēkam ir izgulēties. Vēl augstu trauksmes līmeni var redzēt, ja ir L burta augšiņās tādi asumi, vai ja D burtā ir cilpa un arī augšā ir asumi, šādi asumiņi augšējās daļās nozīmē paaugstinātu trauksmes līmeni, un atkal mēs nevarēsim gulēt pietiekami kvalitatīvi. Tāpēc ir vērts samazināt stresu un papildus parūpēties par savu miegu un miega kvalitāti.